Esiet sveicināti! Šī būs saruna ar Dainu Vandrīlu par pārmaiņām, par izaugsmi, kuras viņi ir ieguvusi ceļojot pa savām iepriekšējām dzīvēm un iepazīstot savu dvēseli, dvēseles daļiņas savas, un arī jau palīdz ar ceļojumu palīdzību iepazīt arī citiem cilvēkiem pašiem sevi. Un šo sarunu vadīšu es, Inga Ružicka, esmu reinkarnācijas tēmā jau 10 gadus, un kopš 2018. gada piedāvāju šo reinkarnacioloģijas metodi izzināt arī cilvēkiem, pašiem sevi izzināt, un piedāvāju šo arī apgūt kā profesiju, jaunā laikmeta profesiju, un Daina ir viena no tām, kura ir šo opciju apgūsi, un ir jau certificēts reinkarnacioloģijas konsultants. Un, Daina, es tev šobrīd nedaudz patincināšu un sākšu no tālienes, no 22. gada 13. janvāra, kad tu startēji pirmajā kursā. Un, beidzot šo apmācības kursu, es dodu saviem studentiem arī tādu kā aptauju izpildīt, un to arī paldies, kā izpildīt, tāpēc arī uzzināju mazliet detalizētāk par tevi un kāpēc tu esi nākus uz šo apmācības kursu, un šajā anketiņā tu pieminēji to, ka tu jau, tev ir medicīniskā izglītība, tu esi kuģa mediķis, parapsiholoģe, taroloģe, dziedniece, masiere. Tātad ir daudz jau dažādu prasmju. Un kā tu nonāci līdz šai reinkarnacioloģijas tēmai, līdz reinkarnācijas tēmai? Kas bija tas, kas tev mudināja, aktivizēja spērt šo soli, izzināt sevi no reinkarnācijas prizmas? Jā, labdien, Inga, labdien visi pārējie, vai labvakar, vai kurā brīdī, kad jūs mani redzat. Es domāju, ka tas tāds ļoti dabīgs process, tad, kad tu sāc interesēties par to, kas tu esi, ko tu te dari, kā vispār, kā mēs miedarbojamies, ja, un jebkura tāda zināšana ar pievienoto vērtību ir tad, kad tev ir vēl jautājumi, kad tu vēlies saprast vēl vairāk, vēl plašāk, un tas, kad mēs iemiesojamies vairākas reizes, tas jau bija skaidrs, arī to apliecina daudz gudrāki, izglītotāki cilvēki par mani, un kā viens no tādiem teiksim, Maikla Ņūtona grāmatiņa Dvēseles ceļojums un dvēseles liktenis, kas tāds milzīgs apkopojums par to, kā tās dvēseles tur darbojās, kas tur notiek, kad mēs atstājam savu fizisko ķermenīti, ja, un, protams, tev rodās papildus jautājumi, tu gribi saprast vairāk, un tāpēc ir likumsakarīgi, tad, kad tev ir jautājumi, tev visums viņus kaut kādā veidā tās atbildes piedāvā. Un šoreiz tas piedāvājums nāca ar tevi, ar Reinkarnacioloģijas akadēmiju. Un es domāju, kur vēl jaukāk, ja? Kur vēl jaukāk, ka tu pats vari to mācīties, apgūt šo te metodu, izprast pats sevi daudz dziļāk un strukturēt un arī palīdzēt citiem, jā, saprast šo te mūsu brīnišķīgo pārdzimšanu, kas notiek, un arī, protams, karmas likumus. Tā kā, jā, un tāpēc arī bija tas dabiskais attīstības posms, ka tagad es gribēju saprast to, kas tur notiek aiz tiem vārtiem, pa kuriem mēs visi izejam neskaitāmas reizes, ja, un atgriežamies atpakaļ. Tā kā tas ir tikai likumsakarīgi, kad es izvēlējos apgūt šo te profesiju, šo te tehniku, un ieguvumi ir milzīgi. Man pašai izpratne, jā, apziņa ir ļoti paplašinājusies, izpratne par sevi. Kas es esmu vairāk, protams, jautājumi ir kļuvuši vēl vairāk, bet tas arī ir jauki, un tas liks neapstāties un meklēt vairāk atbildi. Un, protams, kad redzu, kā citiem cilvēkiem tik ļoti es varu palīdzēt,
ar šo te reinkarnacioloģijas metodu. Tā ir milzīga vērtība. Jā. Ar ko tu, Dainu, atšķiries no tās Dainas, kura startē 13. janvārī 22. gadā, no tās Dainas, kur ir šobrīd jau 23. gadā jau pabeigusi, izgājusi? Principā, tu šajā reinkarnācijas tēmā biji vairāk jau nekā gadu. Nu, bija tāds neliels pārtraukums līdz tam otrajam kursam, bet tomēr, tā kā tu jau viņu iestartēji, jau sevi izzināji pirmajā kursā un turpināji otrajā, tad ir pagājis jau vairāk kā gads. Vari noķert to failu, ar ko tava Dainas versija ir šobrīd Jā, savādāka no tās pirms tam? jā, noteikti, Ingu, un man šķiet tas atslēgas vārds, kas arī izskanēja no man brīnišķīgo kolēģi mutes mūsu jaukajā izlaiduma pasākumā, bija šis te miers un tāda, nu, pieņemšana, tāda nopietna pieņemšana, kad mūsu moto visam ir vieta būt, ja mēs pieņemam cilvēkus tādu, kādu viņi ir, nekritizējot un vismaz cenšamies to darīt. Un tādās lielos vilcienos man tas ir izdevies, un tas dod tiešām tādu mieru, iekšēju mieru par to, ka viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un, jā, un tas ir daudz, jo tad, kad cilvēks nesaprot, kāpēc lietas notiek ne tā, kā viņš tās gribētu, jā, tad mēs tur dusmojamies, esam neapmierināti, mēs kritizējam visu, sākot ar valdību un beidzot ar savu kaimiņu, jā, bet tad, kad tu saproti, ka visam ir vieta būt, ka mēs izējam savas mācības stundas un mums ir jāsaprot, kāpēc mēs esam nonākuši kaut kādā situācijā, lai kaut ko iemācītos. Ja? Tad šī pieņemšana viņa ir ļoti, ļoti svarīga mūsu attīstības tāda būtība. Jā. Pieņemšana, miers un pieņemšana. Tā ir tāda laba sajūta, ļoti laba. Jā. Kā es arī, tā kā tu jau startēji šajā visā procesā, sevis izzināšanā caur reinkarnāciju jau kā konsultants, jau kā cilvēks, kurš palīdz tiem cilvēkiem, tad jautājums ir, kā tu sajūti šajā metodē to kaut kādu niansi, atšķirību, vai kas tev priecē tieši to šo metodi strādājot ar klientiem, jo es pieņemu, ja tev nepatiktu, kaut kas neuzrunā, tad tu nemaz viņam nenobeigtu šo kursu, bet tā kā tu viņu esi nobeigusi veiksmīgi, tad kas ir tas, kas varbūt iepatikās darbā ar klientiem, vedot viņus uz iepriekšējām dzīvēm, saviedojot ar dvēseli? Jā, tas, kas šai metodei man šķiet ir tā liela, nu tā foršā lieta, kad cilvēks pats piedzīvo, ja man tā atšķirība kā paraloģija, parapsiholoģija, kad es, nu, pasniedzu informāciju, nolasu informāciju un dodu klientam, ja, un tad viņš var ticēt, var neticēt, var piekrist, var nepiekrist, tad reinkarnacioloģijā cilvēks pats piedzīvo visus tos notikumus, kas ir bijuši viņa dzīvē. Ja? Viņš pats ceļo, viņš pats pieredz, ja? Viņam pašam nāk šī informācija, nu, vienalga kādā veidā, vai viņš to redz, vai sajūt, vai vienkārši zina līmenī, ja? Bet tā ir viņa, atkal viņa pieredze, ja? Un es esmu tikai kā pavadonis. Ja? Un, nu, protams, kad arī te, kad, teiksim, sevišķi tās pirmie ceļojumi cilvēkiem ir tā, vai man sanāks, vai tas, ko es redzu, ir tiešām tas, vai tās ir tikai manas fantāzijas, nu, kad ir šī te tāda no sākuma tāda viļņošanās šajā ticības un pieņemšanas, bet jā, tā ir tā foršā lieta, ka cilvēks pats pieredz, jo laiks tas nu, rodās tā pārliecība, nu jā, ka tā tas arī ir, jā. Un tāpēc es saku, ka ir brīnišķīgi, kad šo te metodi sāk izmantot un izmanto
nu, arvien vairāk un plašāk, ja šie ceļojumi iepriekšējās dzīvēs, kur mēs jau tu varam nosaukt par zinātni patiesībā. Tie, kam ļoti vajadzīgs šis te nosaukums, ja, ka tā ir. Nu, tā ir, jā, un tu jau vari, tu jau vari ticēt vai neticēt, bet ja tu aizēji vienā ceļojumā un kaut kādas lietas tur ieraugi no savām iepriekšējām dzīvēm vai attiecībām un otrām, tad tur jābūt tik lielam skeptiķim un parasti jau, tad, ja viņš vienreiz aiziet un ja tā izpratne nav radusies, tad viņš arī vairāk nenāks, un acīm redzot, viņa dvēsele vēl tam nav gatava. Tev ir kādas tādas mīļākās tēmas, ar kurām tev ir ļoti interesanti, tā labprāt veikt ceļojumos, lai kaut ko izzinātu, vai pa lielam visas tēmas ir interesants un ar visām tu strādā, jo, protams, ka tu ar visām strādā, jo lielākoties algoritmi jau ir zināšanas, kā saņemt atbildes uz jautājumiem, bet reizēm ir cilvēki, pavadoņi, konsultanti, kuriem ir kaut kas tāds mīļāks, ko labprāt izzinātu biežāk? Jā, par cik, man nav bijuši vēl tik daudz tie ceļojumi ar klientiem, tad es tā nevaru pateikt, ka, kāda tēma būtu vairāk mīļa par citu. Es zinu, ka, kā man kursbiedri ir atzinuši, ka man diezgan labi padodās tēmas par dzimtām. Jā, kaut kā man ļoti labi tur strukturējās, ja tur izvadīt, ja kur tur ir mums neskaitām tie radinieki un tā. Un man viņi ir, es pat esmu diezgan daudz paralēli lasījusi un studējusi, kārtojot savas dzimtas lietas, un tā izpratne man ir diezgan atzīšos diezgan laba, jā, par tām dzimtas lietām, un man šķiet pamaz novērtējam, cik ļoti svarīgi ir sakārtot tās dzimtas lietas. Man liekas, ko tad man tur kaut kāds onkulis vai tante vai tur vecmāmiņa vai vēl tur nezinu kas, jā. Jo viena no tādām interesantām lietām ir tā, ko mēs ignorējam, ka mēs bieži vien paši kaut kādās iepriekšējās dzīvēs esam palaiduši kaut kādas destruktīvas programmas savā dzimtā. Un tagad atnākot šajā iemiesojumā, mums ir dota šī brīnišķīgā iespēja tās programmas tā kā deaktivizēt, jā, vai noņemt, vai dziedināt. Un tāpēc, jā, tāpēc ir ļoti, ļoti jauki sakārtot tās dzimtas lietas, jo, mīļie, mēs jau varam atkal pārdzimt šajā pašā dzimtā, un ja mēs neko nedarīsim, ja mēs atkal būsim upuru lomā un neies mums tā, kā mums gribētos, un atkal visi būs vainīgi. Tad, tagad ir tiešām brīnišķīga iespēja, ka to var ar ceļojumu palīdzību atrast, ja, ko tad es tur esmu pats sastrādājis, vai kāds man mīļš tūs cilvēks kaut kādā iemiesojumā, un ko tur var darīt tai lietas labā. Jā, dzimtas lietas, tā ir viena forša tāda tēma, kas man patīk, un es labprāt vedu. Tad man liekas, ka man arī diezgan labi patīk tēmas, kur ir kaut kādas tādas fobijas, bailes, un tas ir arī pēc pašas pieredzes, jo es tiešām, varu teikt, esmu atbrīvojusies no tās grandiozās fobijas, no bailēm no augstuma, jā, pateicoties tev, Inga, jo tikai aizejot tajā ceļojumā un saprotot, kur tās bailes ir radušās, jā, un tas liekas, neticamais tāds, bet tā tas ir, jā. Un ir cilvēkiem daudz visādas bailes no zīmekļiem un čūskām un tumšām slēgtām telpām, bet tam visam apakšā ir kaut kāds iemesls. Un tad, kad mēs aizējam un apskatāmies, kas tur notika, mēs to izprotam, pieņemam, dziedinam to situāciju, un tās bailes, viņas pazūd, viņas izgaist. Un,
Nu, tas ir, es domāju, tas ir tas mazumiņš, ko mēs varam izdarīt sevis labā, atbrīvoties no kaut kādām tādām, nu, bailēm, kas mums neļauj vai traucē dzīvot pilnvērtīgu, skaistu, harmonisku dzīvi. Vai tev ir kāds tāds piemērs no saviem ceļojumiem, ar kuriem tu varētu tā kā publiski padalīties, kas tev ir tā īpaši kaut kā devis kaut kādas šīs atziņas, dziedināšanas process ir palaidis pārmaiņas, nu, kaut kas tāds, kur tu tā kā atceries un var arī pastāstīt. Lai cilvēki vienkārši nedaudz izprot, kā notiek šī izpratne ceļojuma laikā, kad mums tā kā pielic kaut kas, ka, tāpēc kaut kas ar mani notiek. Jā, es ceru, ka man meita, nu, patiesībā katrs jau tas ceļojums dod kaut kādu atziņu, bet tāds tīri personisks un man meitu neļauj nociest par to, ka es piemiņu, jo viņa arī jau dzīvo ļoti apzināti garīgu dzīvi un strādā ar šīm lietām. Man ar manu meitu bija tādas, nu, diezgan sarežģītas attiecības, lai neteiktu vairāk. Tas ir viens. Un man nav bijis neviens vectētiņš manā tagadējā dzīvē. Nu, es neesmu pieredzējusi, ja, nevienu. Un es nekad par to tā īsti neaizdomājos, līdz nenonācu ceļojumā, bet es gāju tieši ceļojumā, lai saprastu, kāpēc manas attiecības ar manu meitu ir tik komplicētas, sarežģītas. Un tad atklājās dzīve, kur mana tagadējā meita bija mans vecais tēvs. Un mani īstie vecāki tajā dzīvē bija gājuši bojā, un viņš man audzināja no kaut kāda 5, 6 gadu vecuma. Viņš bija dziednieks, dzīvoja tādā meža būdā, kopā ar vēl savu dēlu un sievu, un viņš it kā mani mīlēja, bet no tādu skarbu vīriešu mīlestību, kas man nevisai gāja pie sirds, un es biju tāda buntiniete. Nu, viņš man gribēja iemācīt visas dziednieku lietas par augiem un tā tālāk, un es negribēju mācīties. Un godīgi sakot, jā, es dusmojos uz viņu, un es apsolīju sev, kad es pieaugšu, tieši no viņa prom. Un es aizgāju. Es viņu pametu, un tad, jā, tā dzīve man tur bija tāda, kāda bija, bet jā, es atgriezos tā viņa būdā, tad, kad viņš jau vairs nebija. Un tad, kad mēs runājam, nu, ko tas viss nozīmē. Tātad šajā dzīvē es neieguvu nevienu vectētiņu, jo es tajā dzīvē no vectētiņiem atteicos, ja, tad karma, ja. Un arī tā kā, nu, tajā dzīvē mana meita bija mans vectētiņš, protams, mums tās attiecības bija sarežģīts. Ja, paldies Dievam, mēs tagad runājam vienā valodā, un mēs izprotam šīs lietas, ja mēs varam par to mīļi pasmieties. Bet, jā, un kādreiz ir tā, ka nesaprot, nu, kāpēc mums tur kādi cilvēki ir tāds, nu, kaut kā nav forši, vai atkal otrādi ir, kad, nu, tik ļoti tā pievākā, ja, tad tur ir jāiet paskatīties, kas mēs esam bijuši, kādas mums tās attiecības iepriekšējās dzīvēs ir bijušas. Visam ir iemesls, ja, nekas bez iemesla nenotiek. Un tas tāds, jā, tas tā no personīgām. Protams, otrs tas par tām manām bailēm, kuras patiesībā nevis iepriekšējā, bet šajā dzīvē kā bērns ieguvu, ja. Un tas bija arī uzkāpjot bērnībā ļoti augstā skurstenī. Un apkārtēji iedzīvotāji sievietes to pamanot, vienkārši viņas bija pārbijušās, un šīs te bailes nodeva man. Ja pirms tam es sēdēju un priecājos par skaisto skatu, es apkārt jau kāpjot lejā no tās skursteņa, man jau bija panika, jo es reāli biju paņēmuši šo te cilvēku bailes. Kad es prasu, vai tas tā var notikt, nu, redz, kad var. Nu, redz, kad var. Jā. Jā, paldies, ka padalījies. Tas ir ļoti vērtīgi, lai cilvēki var izprast, kā no tā var atbrīvoties un būt priecīgāks.
Tev ir kaut kādi tādi kā personīgi sasniegumi šo apmācību procesā, gada periodā, kaut kas, ko tu iepriekš tā kā nevarēji? Tas ir gan ceļojumi, gan mācības arī online. Kaut kas, kur tu vari tā kā sev uzsist to mācīt, nu tu to izdarīji. Nu, jā, es tādu varētu teikt, ka es esmu lēnām sāku iesildīties, bet priekš manīm tas ir sasniegums, tas ir iziet publiskā telpā, pateikt, kas es esmu, ko es daru, jo es no tā kaut kā visu laiku esmu izvairījusies, jo nu, tā arī tas iekšējais kritiķis, nu ko tad es, visi citi jau tur varēs, es jau neko. Un pa lielam mani cilvēki atrada starp cilvēkiem. Nu, kāds atnāk, tad pastāsta, jā, bet es esmu arī tādā labā nozīmē dzirdējis pārmetumus, ka nu, tev ir jāiet, tev ir jāstāst par sevi, lai cilvēki var nākt, lai var, nu tā kā, jā, es domāju, ka tas ir tas mans sasniegums, ka es esmu atļāvusies parādīt sevi un man jau ir plānā tāda nopietnāk, nu, kaut ko, kā sev parādīt, prezentēt, jā, tuvākajos mēnešos, un tas ir mans sasniegums, jā. Es nedomāju, ka es to būtu saņēmusies, ja nebūtu šīs te skolas, un tas savā ziņā tā kā piespiedu kārtā arī mazliet tā kā spied, nu, kad ir jāuztais tas rakstīņš un tev kaut kā jāparāda, un jā, un tas ir labi, jo, nu, jā, ja es ticu tām, protams, es ticu, ja kādam man ļoti vajag, viņš noteikti mani atradīs, ja, bet ja es vēl iedošu kaut kādu norādīt, kā to izdarīt, jā, visu man pateikšu, labi, es esmu gatava, es esmu šeit, esmu gatava palīdzēt, tad tas notiks varbūt ātrāk un varbūt arī tiem cilvēciņiem, ka es tiešām varu palīdzēt ātrāk un vieglāk man atradīs. Jā, tas tāds kā pātrinājums, jo Jā, mēs tas jau ir dzīvojam, pātrinājums, jo jā. mēs dzīvojam jau citā laikmetā. Tas nav tā, ka 2000 km jāiet ar kājām un zirgu Jā. neizi un tam līdzīgi. Mēs to varam šobrīd darīt, zinām, ātrāk. Jā, priecājos, kad tu esi to sajutusi un jau arī dari. Un es tev gribu lūgt izstāstīt tādu tā kā savu redzējumu, savu sajūtu, izpratni par to atšķirību, kāda tu biji, kad tu beidzi pirmo kursu, un kāda tu esi šobrīd, kad tu esi beigusi otro kursu pēc jaunās programmas? Tur ir tie 3 modeļi, tātad 1. modelis un 3. modelis, ja, ka tu jau esi profesionāli šajā ziņā. Un jautājums ir tāds, nu, lai vieglāk tā kā saprast, ko tad stāstīt, jo reizēm cilvēki, beidzot pirmo kursu, ir tāda sajūta, nu, es jau zinu, kā strādāt, un jau tā kā palīdz citiem cilvēkiem. Un tā kā neiet turpinājumā izzināt, kā pareizi strādāt ar klientiem, jo ir jau sajūta, es jau ar kursu biedriem visu zinu un aiziet dzīvē. Jā. Lai gan es arī saku, ka nevajag tā kā vēl strādāt ar klientiem, ja jūs tā kā nezināt, bet citi ir gudrāki vai vēl savādāk kaut kā sevi tur uzskata, jā, un viņi tā kā dodās šajā ceļojumā, kā rezultātā reizēm, nu, cilvēkiem tas šķības priekšstats rodas par to, ko nozīmē aiziet ceļojumā uz iepriekšējo dzīvi. Un tad tā sapratne, ar ko atšķiras šie abi kursi? Vai pēc pirmā kursa tu vari iet un strādāt ar klientiem? Vai tā kā vēl labāk nē? Jā, nu, zini, kā ir, man bija ļoti tāda, nu, ļoti milzīga atšķirība, ko es sajūtu pēc pirmā kursā, un tad, kad sākās otrais kurs, jo tajā pirmā kursā bija tas izpētes objekts, un tas wow, bija tieši tie paši notikumi tajā ceļojumā, jā. Un tu īsti uz to no, labi bija mums tas algoritms, bet tā ņemšanās bija tieši par tiem notikumiem, ko mēs piedzīvojam, es vai kāds cits kolēģis piedzīvo tajā ceļojumā, un tur liela ņemšanās un runāšanās un analizēšana, un tas viss bija tik, bet tas ir normāli, tas ir dabīgi un tas ir forši. Vai tu vari vest ceļojumā pēc tā pirmā kursa? Nu,
labu draudzeni, tur ģimenes locekļus var būt, jā, bet arī tur jāskatās par kādām tēmām, jo, nu, tā izpratnē vismaz man, nu, liekas, ka viņi nebija tik pilnīgi, lai to darītu pēc pirmā kursa, jā. Nu, tas ir tas, ko es pieminēju savā rakstiņā, kad cilvēks iemācās lasīt, rakstīt un rēķināt, viņam liekas, es zinu visu. Nu, visas var iet un tagad dzīvot pasaulē. Viņam absolūti nav skaidrības par likumiem, kas valda pasaulē un visumā un visādām tādām lietām, jā, un ar to lasīšanu, rēķināšanu ir daudz par maz. Jā, tas pats tā kā mūsu leģendā par valodas, protu, ja to likt taisīt, bet, nu, tagad tev ir jātaisa, tad čiks vien ir. Protams, ir jau arī talantīgi cilvēki, un es pieļauju, ka kāds var to darīt, jā, bet, nu, arī, protams, kad Rentgenoloģijas akadēmijā ir savi noteikumi, un to latiņu nevar nolaist par zemu, viennozīmīgi, jā. Vai grib vai negrib, tev ir jāizprot šī tehnikas būtība, un tas otrais kurs ir, kas viņu iedod, jā. Tad tev tas pats ceļojuma staturs paliek tā kā mazliet otrā plānā, un tad tu pievērsies tiešām jau tā kā konsultants, ja tu esi tās, kas to visu vada, un tev ir jādabū maksimāli tā informācija, kura dēļ cilvēks ir atnācis pie tevis, jā. Un tas ir tavs, nu, uzdevums, jā, tur izrulēt šīs situācijas, tur mazliet pakoriģēt to algoritmu bet dabūt to maksimumu rezultātu, jo tu jau nekad nezini, ja tu uzstāc ceļojumu, kādreiz tu tur atverās pavisam citas tēmas, pavisam citas dzīves. Tur cilvēks ir atnācis pa vienu tēmu, bet tev tur var atvērt, nu, tam cilvēkam atverās kaut kas cits, jā. Un tev ir jābūt pietiekoši zinošam, lai nu, izrulētu šo situāciju, lai dabūtu to labāko rezultātu. Nu, kādēļ cilvēks pie tevi ir atnācis, lai viņš aiziet apmierināt, lai viņam ir izpratne, jā. Un tāpēc, jā, tas ir tomēr, tas jau, nu, pavisam cits līmenis, jau, ka tu uzņemies šo te atbildību, tā ir atbildība, viennozīmīgi, jā. Jo tad, kad cilvēkam trūkst zināšanu, kā to pareizi izdarīt, jā, tur var arī nodarīt gauži, jā. Tāpēc, nu, jā, ir vajadzīgs šīs zināšanas, un otrais kurs konsultants tieši zināšanas pieslīpēja tā smukumu, jā. Ir vēl kaut kas, ko tu gribētu pateikt, bet es tev vēl neesmu pajautājusi. Jā, ko es varu pateikt, mīļie, kas tiešām ir tik tālu nonākuši, kas grib kaut ko saprast par sevi, par saviem cilvēkiem apkārt, par savu veselību, arī starp citu ļoti interesanta tēma, kas ir nesāpīgi aiziet uz to ceļojumu. Tur nav jābaidās. Es bieži vien esmu dzirdējis, ai, nē, es tur neesmu gatava, ai, nē, tos tādas šausmas. Neviens jūs nesit, neviens jūs nebaksta, ne ar adatām, ne ar ko, jā. Nav nekas tāds nenotiek, jā. Tas viss notiek mīļi, forši, relaksēti, patīkami, jā. Un tur tās sāpītas var būt tik daudz, bet tās ir emocionāls, ka tu nonāc kaut kādā savā iepriekšējā dzīvē, kur ir kāda sāpīga situācija, kāda sāpīga pieredze, ja, bet tu esi jau pa lielam kā vērotājs. Par slimībām man kā mediķim vispār gribās teikt, ka šitā metode ir vienkārši Dieva dāvana. Ja tu tiešām gribi saprast, kāpēc tev ir kaut kādas veselības problēmas, jā, kāpēc tu esi saslims vai bijis slims, jā,
aiziet un atrast šo te informāciju šās dzīves pieredzē vai iepriekšējo, ja, es, protams, nevaru teikt, ka uzreiz tu izdziedināsies, bet tas ir jau milzīgs solis, ja tev ir izpratne, kā šī slimība ir radusies, tad tu arī atradīsi, kā no viņas izdziedināties. Ne? Un šī informācija, kas ir mūsu zemapziņā, tur ir tik daudz viss, kas mums var palīdzēt. Neviena slimība pirmkārt jau nav mums dota, lai mūs sodītu. Viņa ir dota, lai mums palīdzētu saprast mūsu spēku. Vai arī palīdzētu saprast, ko mēs darām nepareizi, ko lielu mēs domājam nepareizi. Ja? Un tad, kad šī te izpratne atnāk, mēs savu dzīvi varam veidot pavisam citā līmenī, kur ir harmonija, kur ir pieņemšana, kur ir patiesa beznosacījuma mīlestība pret pašu sevi, tad arī, protams, pret visiem apkārtējiem, jo mēs nevaram gaidīt, ka kāds mūs mīlēs, ja mēs paši nemākam mīlēt. Ja? Šie te ceļojumi ir tāda vērtība, ka tu vari aiziet, apskatīties, saprast, padomāt un mainīt kaut ko. Ja? Te nav nolemtības, ir tikai iespējas. Ja? Un ceļojums ir viens no tām iespējām, ko mēs varam izmantot nesāmīgi, mīlīgi, harmoniski, ja? Un līdz ar to uzlabot savu dzīvi. Tā kā, jā, no sirds iesaku izmantot vai nu manus pakalpojumus, vai mūsu visu jauko kolēģi, kas mums jau ir, vai tevis Inga sniegtos. Un, protams, arī pamācīties. Ja gribās tā dziļāk to izprast, ja ir kaut kāda bailība, nedrošība, tad noteikti vajag iet un mācīties. Un tas nenozīmē, ka uzreiz visiem jāiet un jākonsultē, bet priekš sevis paša tā ir brīnišķīga pieredze. Ja. Tas ir tāds mega instruments, kas var ļoti labi kalpot, ja, priekš paša dzīves. Es tevi klausoties sapratu, sajūtu, cik man ir paveicies ar to. Es šobrīd arī pati mācos universitātē Daugavpils psihologiem. Un šobrīd tas periods, kad ir tie darbi jāraksta un jānodod, jātuvojās tas brīdis. Un es izzinot tās tēmas, kas ir uzdotas, ir tik interesanti, kad es to daru no vienas puses, tāpēc, ka man tā kā liek to apgūt, man vajag nodot darbu, lai saņemtu tādu dzīvi kādu, jā. Bet no otras puses to visu izzinot, jā, ir divi varianti. Tu vari šķendēties un dusmoties, bās, ko tik daudz runāšu, ka tas viss ir jāmācās un jānodod, man tik nav laiks, es pieaudzis cilvēks, bet no otras puses domāju, jā, bet ja man tagad to neliktu darīt, kad es to pati izdarītu, jo tas viss ir interesanti. Ir kaut kas, kam es piekrītu, nepiekrītu, tas ir atšķirīgi, bet tas ir interesanti izzināt, kā tas viss ir veidojies, kā tas viss ir noticis un kas tas vispār tāds ir. Jā. Un kad tādā labprātības piespiedu kārtā, kad man tas ir jādara, jo es pat izvēlējos, var mācīties, var nemācīties. Un tā jebkuras mācības ir. Tu vari mācīties, var nemācīties. Un vienkārši saprot, kāds labums no tā, ka tu nemācies, un kāds labums ir no tā, ka tu apgūsi šīs zināšanas, ka tu papildini sevi ar tām zināšanām. Un es arī tevi klausoties saprotu, jā, cik forši, kad ir kāds tāds kā pastiprinātājs. Es labprātīgi to eju mācīties, bet tad, kad tu saproti, ka tu esi kolektīvā, kad ir kaut kāda noteikuma, ka tev kaut kas ir jādara, jāizzina tas viss, tas arī dod tādu pātrinājumu. Un jā, es arī gribu iedrošināt cilvēkus, jo es esmu dzirdējis, ka man arī komentāri ir rakstīti tur. Vai, nu ir tik daudz grāmatas, es viņus palasīšu pati, izzināšu to, jā. Jā, ir forši, ja tev sanāk pašam izzināt to, bet tas ir savādāk. Jo es negribu teikt, ka nevajag pašiem lasīt un izzināt, es par to, ka jā, lasiet, izziniet, tas ir ļoti vērtīgi un svarīgi, bet tad, kad mēs to apgūstam ar domu, lai apgūtu, iemācītos izprast kaut ko vairāk, jo
kolēģi un tie, kas par to stāsta, viņi tā kā aktivizē to domāšanu apzināti jau, lai tu kaut ko darītu, jau saprastu, jau, nu, izvērtētu no savas pozīcijas to informāciju, kas pie tevis nāk. Un ka tā ir cita kvalitāte, cits process, cits pātrinājums. Vienkārši tiem, kuriem gribas lēnām, plūstoši, mierīgi, gadiem ilgi, jūs varat lasīt, jo tiešām grāmatas ir brīnišķīgas, fantastiskas, un viņas ir ļoti daudz. Bet, ja jūs gribat pātrinājumā sevi restartēt, apgreidot, izzināt un būt jau, tā kā Daina arī minēja, šo mieriņu, šo līdzsvaru, šo tādu kaifiņu, kas arī ir tas, kāpēc arī es joprojām ar to visu nodarbojos, jo tas tiešām dod tajā visā skrejošajā pasaulē tādu miera sajūtu, ka tu saproti, ka labi, labi, skrienam, nesamies, bet visam ir vieta būt, un es varu mazliet nospiest to bremzīt lēnāk tajā visā procesā braukt. Reizēm es nesos līdz, reizēm es nevaru uzspēt, bet tomēr man ir izpratne par to, kā tas viss notiekās. Jā, un Dainu, tagad tevi kāds klausās, un viņš saprot, wow, es gribu pie tās Dainas trāpīt, es gribu, lai tieši viņa man aizved šajā brīnišķīgajā ceļojumā, jo es jau gribu kaut kā iekustināt sevi un jau kaut ko vairāk par sevi uzzināt. Kas šiem cilvēkiem būtu jādara, lai viņi pie tevis trāpītu? Nu, vienkārši jāieraksta mans vārds un uzvārds Facebookā. Tad jau man atradīs Daina Vandrīla. Jā, un nu, es nezinu, vai man telefons ir jāsauc. Mēs to informāciju ieliksim zem Ieliksim šī video. informāciju, jā, bet nu, jāsaka jau tā, ka tie, kas meklē, tie atrod, un jā, bet es esmu Facebookā, man ir arī savas grupiņas, Dvēseles osta, kur ir arī vairāk informācija. Tā kā es priecāšos, kāds gribēs pie manī, tad laipni lūgti, un jā. Uzmeklē, vienkārši raksta, arī uz e-pasta arī ir, jā, uz to arī var rakstīt un teikt, es gribu pie tevis uz ceļojumu, kas man jādara, un tad, principā, notiek šī vienošanās, laiks, datums, un viss pārējā informācija, kā tas process notiek. Un man ir arī tāds jautājums saistībā par, kā tu vadi šīs konsultācijas, šos ceļojumus, ir klātieni, ir online vai tikai kaut kas viens? Gan, jo par cik man ir cilvēciņi gan Holandē, gan Vācijā, gan Anglijā, gan citur, jā, kas nav klātienē, tad ir arī konsultācijas online, bet es esmu sapratusi, ka klientiem labāk tomēr patīk tā klātienē, tā ceļojumos. Un to es arī iesaku, un ja mēs varam atrast, nu, ja klienti var atrast to laiku atbraukt pie manis, esmu Dobeles pusē, netālu no Tērvetes, jā. Un tad man arī pašai liekas, ka ir sevišķi, ja pirmais ceļojums, ka tomēr ir labāk tā klātiena, ka tas cilvēks ir savā energo laukā, ka viņš var nomierināties, un to arī redz, to viņa ķermeni, kas tur notiek, jā. Un, Tā kā, jā, esmu atvērta arī online, ja kāds netiek vai kā, tad to arī var darīt. Ir man cilvēciņi, kas ceļo online un nav nekādas problēmas, jā. Bet tas ir individuāli, jā, es pielāgojos klientu vajadzībām, visi var sarunāt. Un tu pati esi ceļojis pa savām iepriekšējām dzīvēm, gada ietvaros online. Kāda, es teicu, neatceros, vai tu esi bijusi pie manis vai pie kāda cita klātienē uz šādu ceļojumu pirms apmācībām? Pirms apmācībām, nē, mans pirmais ceļojums pie tevis mums arī bija online, bet tad es biju pie Agneses, aizbrauks klātienē. Mums bija tāds ļoti garš ceļojums, un bija ļoti svarīgi izpētīt vienu situāciju. Un, jā, atšķirība ir, es varu teikt, taču tā, kad viens vai otrs ir labāks, nu, nē, nu, manā uztverē tā nebija, jā. Tā kā
kas cilvēkam liekas pieņemamāks. Man, nu, es saku, man ir cilvēki, kas uzreiz saka, nē, es gribu klātienē. Jā, viņš var nākt uz staro konsultāciju vai vienkārši psiholoģisko konsultāciju online, bet, ja runājot par ceļojumu, nē, es braucu pie tevis. Nu, labi, tā viņš jūtās drošāk, tad lūdzu, brauc pie manis. Jā. Un cik valodās tu vari novadīt šīs konsultācijas? Jā, ar to angļu valodu man tā kā spiež un mīca, un es zinu, ka es kaut kad saņemšos, jo arī mans vīrs runā, es ar savu vīru runāju angļu valodā, bet, nu, protams, ka tā ir specifiska tēma, kur šī te valoda ir jāpielāgo tiem vārdiem, jā, tomēr ir jāsaprot. Bet es esmu ceļā uz to. Es domāju, ka es krievu valodu arī varētu pilnīgi mierīgi novadīt, nebūtu problēmas, nu jā, latviešu. Bet no angļu valoda patreiz ir procesā, es paņemšu. Es vienkārši jāsaņemās, jo. Nu, tad arī tas aizies. Cik man tie angliski runājoši, es domāju, ka man būtu arī cilvēki, kas man ir daudz draugu angliski runājoši, kuriem šī tēma liekas gan interesanta. Un es domāju, tas būtu jauki, es varētu arī viņus tā aizvest, lai viņi izprastu par to, kā tas ir. Tad novēlu, lai tev tas integrējās tevī šī opcija, ka tu vari arī angļu valodā, lai tas notiek visātrākajos termiņos priekš tevis harmoniski un ekoloģiski un arī priekš visiem pārējiem, jo nu, tā kā tad, kad mēs nākam šeit uz planētas Zemi piedzīvo šīs pieredzes, un tā kā mēs šobrīd esam uz Zemes, tad arī no šīs perspektīvas saku, jā, tad, kad mēs tur augšā nolēmjam, ka mēs te nāksim un šo visu darīsim, tā kā tu esi cilvēks, kurš palīdz tiem cilvēkiem sevi izzināt savu dvēseles prizmu, tad es novēlu tev, Daina, lai tās visas vēslītes, ar kurām tu tur esi sarunājusi, vienojusies, jo tanī brīdī, kad tu teici, ok, es nākšu, jums atgādināšu, ka jūs esat dvēseles, jā, un ka jūs pārdzimstat, tad tanī brīdī tur tā kā tāds tīkliņš, jā, tas savienojums ar tām citām dvēselēm, kurām ir nepieciešama šī pieredze, viņi uzreiz tā kā, Daina. Un viņi to piefiksējuši, ka tu būsi viens no tiem cilvēkiem, kas palīdzēs šajā pašaziņas ceļā, un tad, lai viņi tevi ierauga, sadzird, sajūt dvēseles līmenī, kad, zin kā ir, man tā ir bijis, kad es kaut ko klausos, meklēju, tas ne, un tad tā, šitas ir šito man vajag, jā. Tad, lai šīm visām dvēselītēm, šiem cilvēkiem, jā, kuriem tu esi nepieciešama kā tā ceļa zīme uz pārticību, laimi, uz pašrealizāciju, lai viņi tevi pilnīgi sajūt. un lai šīs dvēseles, lai šī jūsu miedarbība, šī sadarbība noteikti vislabākajā variantā. Un lai šie visi tavi bijušie potenciālie klienti, ja, šīs dvēselītes šajos fiziskajos avatāriņos, ķermeņos, ir priecīgi, pateicīgi un griboši ar sevi strādāt, jo šī metode ir par to, ka ne tikai es ieraudzīju un turpinu darīt tā, kā es vienmēr darīju, bet par to, ka tu ieraudzīji, sajūti, saprati, un tu izdarīji izvēli izdarīt kaut kādu šo darbību vai beigt darīt kaut kādu darbību, lai kaut kas notiktu, jo reizēm ir maģiskie šie piestieni, ka tas vienkārši automātiski notiek, bet reizēm mums vienkārši jāizdara fiziskas darbības, jo mēs esam fiziskā ķermenī un ir jāizdara fiziskas darbības reālas uz kaut kādām šīm dzīves pārmaiņām. Jā, paldies tev, Daina, ka tu atnāci, ka tu piekriti, ka tu uzņēmi šo kā savu tādu nākamo soli, jau tā kā tu minēji par to, kad iziet, jā, publiski un kaut ko parunāt, kad es šeit esmu, ko tad es jau neko, bet tu to izdarīji, jo tu esi kaut kas, tu esi pilnīga vesela būtne, dvēsele, tu esi cilvēks, tu esi sieviete šeit šobrīd, jā, un tu esi viens no tiem cilvēkiem, kuriem ir, kurš var ietekmēt nedaudz, jā, cilvēku likteni, dzīvi uz labāku, pašrealizāciju šeit, lai var izpildīt, izmantot šos resursus, ar kuriem mēs esam nākuši, jo mēs visi šeit nākam izmantot
savus resursus, tāpēc, ja kāds neizmanto sevi kā potenciālu, es pat nezinu, cilvēku, un nākamais cilvēks jauda ir viens tāds kanāls arī YouTube, brīnišķīgs kanāls, tur gan vairāk par tādām materiālām, psiholoģiskām tēmām runā, nu, tas, kas pierasts visiem cilvēkiem, bet viņi arī ir brīnišķīgi. Un mēs arī par to, par cilvēka jaudu, par šo resursu, un mēs esam speciālisti, kuri var palīdzēt. Tu, Dainu, esi tas, kurš var palīdzēt, un lai šis process notiek vislabākajā variantā. Un mēs ļoti ceram ar Dainu, ka šī mūsu tikšanās, šī saruna jums kādam palīdzēs izdarīt kaut kādas izvēles, pieņemt kaut kādus šos lēmumus, izkustināt šo guļošo ūdeni stāvošo, jā, uz kaut kādu šo kustību vai virzienu. Un priecāsimies, ja šo klausās arī šīs dvēselītes, kur tu esi šis impuls, ja, kad viņiem, Daina, tā esi tu. Un jā, lai pasauli kļūst laimīgāk un priecīgāk. Un mēs novēlam visiem, ja jūs mūs klausāties dienas laikā, lai jums ir brīnišķīgi jauka šī diena ar atklāsmēm, izpratni pilns, arī šādā formātā, ja. Ja tas ir vakars, lai viņš ir mierīgs, brīnišķīgs un mīlestības pilns, vienalga, vai jūs esat vieni, vai jūs esat ar ģimeni, vai lai ar ko jūs kopā esat, vai ne ar ko, lai šis laiks jums ir brīnišķīgi, fantastisks. Un ar jums kopā bija certificēti rentgenoloģijas konsultanti un pārsvarā es esmu rentgenoloģijas treneris, tāpēc konsultantiem es dodu šo iespēju izpausties un piedzīvot šo brīnišķīgo iespēju palīdzēt citiem cilvēkiem. Uz tikšanos. Tad, kad Paldies, Inga, par jaukāku pasauli, par mīlestību. Paldies!